Viss par emocijām, attiecībām un mentālo veselību. Ēterā Noturības kodols. Sveiciens raidījumā, studijā Agnese Vasermane. Ir pamatlietas, pamatvajadzības, bez kurām mēs nevaram justies labi. Un viena no tām ir kvalitatīvs un pilnvērtīgs miegs. Un, protams, arī pilnvērtīgs uzturs, pietiekams fiziskās aktivitātes, bet šoreiz raidījumā mēs parunāsim par miegu. Un pie mums studijā ir miega speciāliste, pediatre, bērnu slimnīcas epilepsijas un miega medicīnas centra ārste, Latvijas miega medicīnas biedrības valdes priekšsēdētāja Marta Celmiņas. Sveicināta. Labs rīts. Tātad runāsim par miega nozīmi uz mūsu labsajūtu, cik svarīgi ir labi izgulēties, kas traucē mūsu naktsmieru un kādas varbūt neizgulēšanās sekas. Pētījumi rāda, ka problēmas ar miegu cilvēkus piemeklē Latvijā visai bieži. Salīdzinoši nesen veiktā Kantar pētījumā 3/4 respondentu Latvijas iedzīvotāji atbildēja, ka iepriekšējā mēneša laikā viņi ir saskārušies ar dažādiem miega traucējumiem. Tad cilvēki neizguļas. Kāpēc? Tas nav tikai neizgulēšanās, tā arī var būt slikta miega kvalitāte vai krākšana vai kaut kādas jebkādas lietas, kas traucē. Katrā ziņā slikti sapnīši, kustību traucējumi miegā, dažādi iemesli, jo bieži vien cilvēki domā miegs, tas nozīmē vienīga lieta, neizgulēšanās, tāpēc, ka man ir grūti iemigt, bet patiesībā miega medicīna ir ārkārtīgi plaša nozare, kur ir dažādas miega slimības un problēmas. To ir sešas grupas liels. Pirmā ir bezmiegs, tātad grūtības iemigt, tur viss aiziet, protams, dziļāk. Otra ir elpošanas traucējumi miegā. Tas nozīmē, ka cilvēkiem kaut kādas elpošanas problēmas, piemēram, obstruktīva miega apnoja, kas raksturojas visbiežāk ar krākšanu. Trešā grupa parasomnijas, kas nozīmē dīvaini neparasti notikumi miegā, piemēram, staigāšana miegā, runāšana miegā, ēšana miegā, bieži murgi. Ceturtā grupa ir kustība traucējumi miegā. Piemēram, varbūt dažiem klausītājiem ir zinām tā sajūta, kad tu mēģini aiziet gulēt un kājas tā kā nestāv miegā, visu laiku gribās kustināt kājas. To sauc par nemierīgo kājas sindromu. 5. grupa ir diennakts ritma traucējumi. Tad, kad mūsu iekšējais pulkstenis nestrādā sadarbībā ar sociāli pieņemto pulksteni, pieņemsim ekstrēms pūcis, ekstrēmi cīruļi, tie cilvēki, kuriem jāstrādā mājiņu darbs. Un pēdējā lielā grupa ir centrālas hipersomnolents, jeb miegainības slimības, kas rodas kaut kādu nervu sistēmas disfunkciju gadījumā. Tagad cilvēki var gulēt 12, 14, pat 16 stundas. Bet kas ir tās biežākās lietas, par ko cilvēki jums sūdzas? Cilvēki parasti paši atpazīst bezmiegu. Patiesībā man jāsaka, nevienmēr, kā es saku, ne viss ir zelts, kas spīd, ne viss ir bezmiegs, kad ir grūtības iemigt. Bet lielākoties cilvēki paši atpazīst, jo viņus traucē grūtības iemigt. Un tad es prasu, kāpēc tev ir grūti iemigt? Viņi saka, man darbā ir baigais stress vai kaut kas tam līdzīgs. Un tātad grūtības iemigt ir tāda visbiežākā problēma, ar ko cilvēki varētu vērsties pie ārsta. Un tad ir diezgan liels tāds diferenciāli diagnostiskais darbs, jo jāsaprot, kāpēc tev ir grūti iemigt. Vai tu esi satraucies par kaut kādiem notikumiem, vai tu gaidi kaut ko, ka, teiksim, būs sapulce vai prezentācija darbā, vai tu esi sastrīdējies ar kolēģiem, vai ģimenes locekļiem, vai draugiem. Vai tev varbūt kādas citas slimības, teiksim, tādas slimības, kas izraisa sāpes un tādēļ grūti iemigt, vai ir arī, piemēram, vairoga dziedzera problēmas, vai arī šīs pašas nemierīgās kājas, tur vesela kaudze ar iemesliem. Un tas ir tas, kādēļ cilvēki biežāk dodas pie ārsta. Viņi redz tikai to mazo aizberga galotnīti, grūtības iemigt, bet īsti neapzinās, ka apakšā būtu vesela kaudze iemeslu, un tātad, lai mēs palīdzētu, mums jāatrod šis iemesls. Reizēm jau arī neizdodas iemigt tieši šī miega dēļ, ka ir tā apziņa, ka man tagad ir jāguļ, bet es nevaru aizmigt, jo es zinu, ka man ir jāguļ, bet tieši tas man neļauj iemigt. Jā, tas jau tad, kad sāk veidoties bezmiegs, ja mēs runājam par bezmiegu kā slimību, tad katram no mums ir ģenētiskie faktori. Mēs esam ar ģenētisko noslēdzu uz bezmiegu, vai mums nav šādas ģenētiskās noslēdzes. Mēs to nevaram pateikt. Katram mums ir gēni, kas nosaka acu krāsu, matu krāsu, pirkstu skaitu un tam līdzīgi. Un tad, ja notiek kaut kas negatīvs, pieņemsim Krievijas iebrukums Ukrainā, tas tik daudziem cilvēkiem sabojāja miegu. Šis negatīvais notikums mums rada grūtības iemigt, bet kas šīs problēmas iemigt mazinās kaut kādā mirklī, jo mūsu ķermenis nespēja visu laiku būt
citējuši angļu valodā fight or flight stadijā, cīnies vai bēdz, un bezmiegs mums mazinās, bet tieši šajā mirklī mēs mēģinām kaut kādā veidā šo bezmiegu glābt, piemēram, iekāpt ātrā gultā, un tieši tas, ko ja es tagad neaizmigšu 5 minūšu laikā, tad es gulēšu tikai 6 stundas 35 minūtes, kas nozīmē, vai ne? Jā. Un tieši šādas tās domas ir tās, kas veido to bezmiegu un bezmiegu pavelk tādā ilgtermiņā. Tas, protams, ietekmē to, kā tu jūties dienā, varbūt kašķīgs, varbūt dusmīgs, varbūt tev grūti darbā. Tu varbūt uzstājas kaut kādas tādas saistības. Nu, ja es būtu gulējis 7 stundas, tad man būtu labāk darbā, es nepieļautu kļūdas, man paaugstināt, pielikt pie algas. Tad arī cilvēkam ir mazāk spēka, mazāk enerģijas kaut ko darīt, teiksim, negribās iet ar draugiem, kaut kur aiziet vai sportot vai ko tam līdzīgi. Tas viss atkal tā kā tāds liels murskulis. Tā kā vilcieniņā aiziet viens vagoniņš nākamais. Varbūt jūs izmantojat kādu tādu spilgtu salīdzinājumu vai kādu faktu, kādas var būt sekas, ja cilvēks nav pietiekami izgulējies, ko jūs kā tādu brīdinājumu varbūt izmantojat, lai cilvēks apzinātos, cik svarīgs ir miegs? Jā, vienmēr, kad man prasa, kāpēc mums jāguļ, es saku, man vieglāk pateikt, kas notiek, ja mēs neguļam pietiekami daudz, vai ja mums miega kvalitāte ir slikta, un ir veikt ārkārtīgi daudz pētījumu, kas mēra to, kas notiek ar mūsu organismu. Man ļoti patīk citēt dažus pētījumus. Piemēram, bija viens pētījums, kurā piedalījās pieauguši cilvēki, bet kaut kādām citām slimībām. Un vienai grupai ļauj gulēt 8 stundas diennaktī, 2 nedēļas, otrai grupai ļauj gulēt 6 stundas, trešai grupai 4 stundas un ceturtai grupai vispār neļauj gulēt 3 diennaktis. Tad viņiem iedeva dažādus uzdevumus, lai pārbaudītu intelekta spējas, veikt spēju, dažādus, katrā ziņā, lai intelektuālās spējas, dažādus uzdevumus. Un kā jums šķiet, kura grupa izpildīja šos uzdevumus vislabāk? 8 stundas, 6 stundas, 4 stundas vai neguļ vispār 3 diennaktis? No 8? Protams, tur jau nevajag būt zinātniekam, lai kaut ko tam līdzīgi saprast, vai ne? Bet, kas man liekas interesantākais atklājums no šī pētījuma, ka tie cilvēki, kur gulēja mazāk par 8 stundām, viņi izpildīja šos uzdevumus sliktāk un to pat neapzinājās. Viņi sev novērtēja krietni augstāk, nekā viņi reāli snieguši savus, pildījuši uzdevumus. Tādā ziņā, ja mēs guļam pārāk maz, mums vienkārši nav tā prāta asuma, nav tās reakcijas, bet mēs to paši neapzināmies. Tas pats ir arī, teiksim, ar imūnosistēmu. Atkal pētījuma dalībniekiem iepilināja degunā rinovīrusu, tas ir iesnu vīrusu. Kā 369, 370, nekad nav bijis sliktāk pašsajūta, un skatījās, cik cilvēks saslimas. Tie, kuri sadalīja cilvēkus, tie, kuri gulējuši mazāk nekā 7 stundas pēdējo 2 nedēļu laikā, un tie, kuri gulējuši 8 stundas vai vairāk pēdējo 2 nedēļu laikā. Pilnīgi, man liekas, pašsaprotam arī tas, ka tie, kur gulēja mazāk, tie saslim krietni vairāk. Tātad 3 reizes vairāk cilvēku tajā grupā, kas gulēja 7 stundas vai mazāk, saslima. Miega trūkums ietekmē, es teiktu, absolūti visas orgānu sistēmas, arī miega trūkumam vai sliktai kvalitātei ir ietekme uz lieko svaru. Padomājiet paši, es uz sevi to ļoti, ļoti labi redzu. Ja es esmu neizgulējusies, es jūtos slikti, es atnāku mājās, man negribas gatavot nekādu veselīgu pārtiku, es drīzāk šokolāde, čipsīši, kas ir man vājība. Es apsēžos uz dīvānu, ieslēdzu kaut kādu filmu, un man pilnīgi nav ne spēka, nevāk nekādus 10 000 soļus, neko. Tātad mazāk kustību, vairāk kaloriju, un šāda ēšana atkal pasliktina miegu, un tas viss atkal aiziet tādā burtajā lokā. Tātad, ja cilvēkiem gribas arī zaudēt svaru, miegs ir viena no lietām, uz ko vajadzētu skatīties. Vēl viens pēdējais, lai gan par šitos arī varētu runāt daudz, bet, teiksim, uz asinsvadu veselību cilvēki, kur guļ pārāk maz vai kuri guļ pietiekami, bet kuriem ir obstruktīva miega apnēja, tātad tā slimība, kas raksturojas ar krākšanu, viņiem asinsvados veidojas hronisks tāds kluss gļēvs iekaisums, kas, ja netiek ārstēta šī miega problēma, krietni palielina risku insultam, infarktam, 2. tipa cukura diabētam. Katrā ziņā viss ir slikti, miegs svarīgs. Bet ko darīt? Jāguļ, bet miegs nenāk. Ja miegs nenāk, tad ir galvenais nekāpt ātrāk gultā. Un nemēģināt pateikt tā, ka es iekāpšu ātrāk gultā pa stundu, tas nozīmē ātrāk pa stundu iemikšu un stundu ilgāk gulēšu. Tas ir
tieši tas, ko nevajadzētu darīt. Bet tu tomēr tā kā noskaņojies. Jā. Tad pirmais, ko vajadzētu darīt, ir miega higiēna. Lai cik garlaicīgi tas neizklausītos, tas strādā. Un es esmu dzīves piemērs, jo es arī līdz kaut kādiem 28, 29 gadiem praktiski negulēju. Man likās, miegs ir vārguļiem un izgulēsies skapā. Un tie bija visi teicieni, ko es teicu. Jā. Līdz man kāds kolēģis pateica, tas nav nekas tāds, ar ko vajadzētu lepoties. Un tā drusciņas sagrūma visu manu pasaules uzskatu tajā mirklī. Jo man likās, ka es esmu baigais varonis, ka es neguļu. Un sāku piestrādāt pie saviem miega paradumiem, miega higiēna. Un cilvēkiem bieži vien, kad es saku miega higiēna, par ko cilvēki iedomājas? Nu, tās 8 stundas. 7 līdz 9 pieaugušiem, kādam pietiks ar 8, kādam vajadzēs 9, kādam pietiks 7. To katrs savu individuāli nepieciešamo var pateikt tad, kad viņi, teiksim, ir nedēļas laikā, vai brīvlaikā dabūjuši pietiekami labi izgulēt savu miega parādu, un tad, kad viņi sāk celties paši vairākas dienas pēc kārtas, mosties paši, tad viņi var paskatīties, kāds ir viņu nepieciešamais miega daudzums individuālais. Tad nepieciešams gulēt katru dienu sev nepieciešamo daudzumu. Otrs, kofeīns. Tātad kofeīns mums var ietekmēt iemikšanas spēju, var ietekmēt to, kā mēs guļam. Un citi domā, es izdzeru kafiju vakarā, viss kārtībā. Bet kā kuram, jo tas arī var netraucēt iemigu, bet tas var sašķelt miega kvalitāti. Un kofeīns atkarībā no situācijas, no dzimuma, no varbūt menstruālā cikla, grūtniecība, nav grūtniecība, citām slimībām var uzturēties organismā 2 līdz 20 stundas. Tas tāds milzīgs diapazons. Tātad kofeīns, ja ir grūtības iemigt cilvēkam, ne vēlāk, es teiktu, par 12:01. Pamēģiniet. Nedzert vēlāk par 12 vai 1 kofeīnu. Īpaši svarīgs ir kustības katru dienu. Tātad, tām nav jābūt zālē un svars cilāšanā. Tie var būt soļi, tie 10,000 vai mazāk. Tas mums palielina to hormonu līmeni smadzenēs, kas mums palīdz justies labi, un tad tas arī palīdz ar miegu. Ļoti svarīgi iekārtot sev ērtu, patīkamu guļamvietu. Tātad, lai istaba būtu tā vieta, kur mēs gribam uzturēties, kur mēs aiziet, domājam, tūlīt man būs atpūta. Un gulta, šis ir ļoti svarīgi, ir paredzēta tikai 2 nodarbēm. Viena no tām ir miegs. Gulta nav paredzēta, lai maksātu nodokļus, satrauktos, kaut ko citu, teiksim, strādātu, ēstu, domātu, satraukties. Arī, ja cilvēks iekāp gultā un nespēja iemigt 15 minūtes, vislabākais ir kāpt ārā no gultas, aiziet kaut kur citur, padarīt kaut ko tādu, kas patīk, palīdz un nomierina. Jo tieši tas, ko jau mēs tikko runājām, ka tu vārties pa gultu un domā, es tagad neaizmigšu, būs slikti, tieši tas vēl vairāk pasliktina bezmiegu. Un pēdējais, es teiktu, tāds ļoti, ļoti, ļoti svarīgais ir jādod sev ar nodomu laiks, lai nomierinātos vakarā. Teiksim, uzliec modinātāju, pusstundu pirms gulētiešanas, kad modinātais noskan, viss vairs nekādi darbi, nekādi satraukumi, velti sev laiku, lai atpūstos, lai kaut ko padarītu, specifiski piedomājot pie tā, kas palīdz nomierināties. Un tur ietilps arī, starp citu, dažkārt telefons. Ja citi telefoni var izmantot, lai nomierinātos, jo bieži vien cilvēkiem šķiet, ka telefons ir visa ļaunuma sakne. Jā, šajā brīdī raidījumā neliela pauze, to turpināsim pēc īsa brīža. Viss par emocijām, attiecībām un mentālo veselību. Ēterā Noturības kodols. Un mēs atgriežamies pie sarunas ar miega speciālisti pediatri Martu Celmiņu. Un šķiet, šis ir īstais brīdis, lai parunātu par digitālo ierīču ietekmi uz miegu, vai ne? Kā ekrānu gaisma un sociālie mediji ietekmē mūsu aizmigšanu? Droši vien negatīvi. Šis ir jautājums, ko man vienmēr uzdod. Un, kas saku, miega higiēna ir atslēga visam, tad cilvēkiem tāda liela nopūtīgs. Tu, ja man droši vien teiksi, nelietot telefonu, vai ne? Telefonu, jā. Jā, un es saku, nemaz tā nav. Ja, kas arī runāja kaut kādas lekcijas vada vai kaut kādus sociālos pasākumus, vienmēr saka, paceliet rokas, lietot telefonu. Un paceļas, teiktu, 98%. Saku, paceliet tagad, laiž rokas tie, kuri būtu gatavi klausīt manam ieteikumam nelietot šos ekrānus. Praktiski neviens. Ja, protams, ka cilvēkiem pateiks nelieto vairs ekrānus, pirms miega praktiski neviens neklausīs. Bet, ir tāda lieta kā zilā gaisma, tātad šie noteiktie gaismas viļņi, kas
aizskavē melatonīna, tātad jeb miega hormonu rašanos. Melatonīns ir hormons, kas mums katram rodas smadzenēs, kā atbilde uz tumsu. Tātad, ja mūsu acis redz gaismu, acis padod signālu smadzenēm un saka, hei, ārā ir gaisma, ārā ir diena, tev nevajag ražot melatonīnu. Ko līdz mums gaisma zūd, acis saka, tev ir jāražo melatonīns, un mums tiešām sāk ražots melatonīns. Es nezinu, kā citiem, bet man ļoti, ļoti izteikti ir ātrāka miegainības sajūta tieši šajos septembra, oktobra mēnešos, kad no garās vasaras dienas pāriet uz tādu īsu vasaras dienu. Man jau 9-10 sāk nāk miegs, un man kā īstai pūcei, ieklausoties savos šajos ķermeņa signālos, diezgan labi izdodas aiziet laicīgi gulēt. Lūk, arī šī zilā gaisma, kas nāk no ekrāniem, samazina šo melatonīnu. Bet te milz, bet nav tā, ka zilā gaisma būtu vienīgā vainojamā pie mūsu vēlākas gulētiešanas. Patiesībā daudz pētījumi pierāda, ka jā, lai gan zilā gaisma ietekmē mūsu gulētiešanu, tomēr lielāka nozīme ir saturam, ko mēs patērējam. Tātad skrullēšana, kaut kāda TikTok, Facebook, Instagram, visādi rīli un tas saturs, kas ir paredzēts tā, lai uzturētu konstantu uzmanību un tādu smadzeņu, tādu lai tev gribās vēl un vēl skatīties. Tieši tā. Lūk, un šim visam saturam, tā arī ir viņa doma, lai tu gribētu vēl un vēl skatīties, un tas mūs notur visu laiku pie uzmanības. Cilvēki saka, labāk paņem grāmatu un tā. Es atceros sevi 11 gadu vecumā, kad iznāca jaunā Harry Potter grāmata. Es lasīju grāmatu Harry Potter, bet es varēju lasīt visu nakti, jo man bija nenormāli interesanti. Tātad arī ar telefonu, saprotat, ka telefonu un ekrānu mūsu dzīvē ir uz palikšanu, vismaz tagad, jāmēģina tos izmantot miegam draudzīgi. Labi, skaties telefonā, bet dari kaut ko tādu, kas tā palīdz nomierināties. Piemēram, man tie ir seriāli, es ieslēdzu kaut kādu seriālu, bet es arī sev pasaku, šis būs tāpēc, lai tu nomierinātos, lai tev labāk nāktu miegs, un es sev ietrenēju tādu ļoti ātru aizmigšanu arī. Es 5 minūtes paskatos, man nāk miegs. Tā kā jā, un no rīta tieši otrādāk grūti pamosties, lielākajai daļai cilvēki ir grūti pamosties, paņem telefonu un sāc skrullēt. Tas tieši palīdzēs tā kā iekurbulēt smadzenes. Vēl jau arī zīdainīšiem liek to troksni. Balto troksni. Tas ir tāds, koks ar 2 galiem, jo baltais troksnis gan palīdz izšķīdināt apkārtējās skaņas, bet ar zīdainīšiem ir tā, ka viņiem vēl attīstās arī dzirdavis nervu sistēma, un tur jābūt ļoti uzmanīgiem. Starp citu, mums bērnu slimnīcā ir tāda brīnišķīga mājaslapa www.veselapasaule.lv, kur ir ļoti daudz informācijas par visādām ar veselību saistītām lietām. Tur ir arī milzīga sadaļa par miegu un arī par balto troksni. Jā, maziem bērniem tas varētu palīdzēt iemigt, bet ļoti svarīgi, lai šīs ierīces būtu uzstatītas uz pašu klusāko režīmu, turklāt pēc iespējas tālāk no bērnu gultiņas un bērnu galvas. Jo atrodoties blakus bērnam, šīs ierīces tomēr ilgtermiņā varētu izraisīt kaut kādas dzirdes traucējumus bērnam. Un arī tas starojums no telefona. Ir arī dažādas, jā, protams, starojums arī, bet ir arī dažādas ierīces, kas speciāli radītas baltiem troksnim, tad tur tas starojums nebūs tik ļoti izteiksmīgs. Bet ir arī vecāki, kuri tiešām iemidzina savus mazulīšus vai ko tam līdzīgi rādot viņiem multenes. Bērniem tiešām nav vajadzīgas viedierīces iemikšanas laikā. Izņēmums varētu būt, teiksim, bērniņi no īpašām populācijām, piemēram, bērniņi ar autistisku spektru traucējumiem. Tā ir pavisam cita tēma. Jā, tur varbūt viņiem ir tāds nomierinošās multenītes vai kaut kas tam līdzīgs, bet bērniņiem bez attīstības īpatnībām nav vajadzīgi ekrāni. Kāda ir jūsu kā ārstes attieksme pret miega zālēm? Nekad nevienam un nekādā gadījumā, vai tomēr kaut Man kad ļoti varētu patīk medikamenti. Es esmu palietot? stāvā sajūsmā par medikamentiem, bet viņus jālieto pareizi, jo tur tā lieta arī runājot ļoti daudz ar sabiedrību, cilvēki vienmēr cer uz vienu brīnumu tableti. Un nav vienkārši fiziski nav brīnumu tabletes. Miega zāles ļoti labi strādā uz īstermiņa bezmiegu. Tev ir stress. Man pašai vienmēr maciņā ir miega zāles, jo, teiksim, gadījumā, ja kaut kur es ceļoju, man ir grūti iemigt, es varbūt kaut kādu pustableti iedzeru, vai arī, teiksim, man ir stress par kaut kādu sapulci vai kas tam līdzīgs, es iedzeršu, bet tā ir viena reize, un tas ir īstermiņš. Mums katram var būt īstermiņa bezmiegs. Tas ir pilnīgi normāli, tā ir normāla ķermeņa reakcija. Bet tur jau tā lieta ar iemikšanas problēmām ir tāda, ka cilvēki
negrib vai īstenībā neaizdomās, kas to varētu izraisīt. Viņi saka, jā, man ir stress, bet tā vietā, lai tu dzertu miega zāles, padomā, kā mazināt stresu, iespējams, ka tev būs vajadzīgi medikamenti vai psihoterapija stresa mazināšanai. Tātad īstermiņā miega zāles super laba lieta, bet tas ir līdz 4 nedēļām. Ilgtermiņā ir jāmeklē citi risinājumi. Tas pats arī ar melatonīnu, jo arī cik daudz runāju, cilvēki domā, man ir stress, iedzeršu melatonīnu. Melatonīns ir brīnišķīgs preparāts, ko es ļoti daudz izmantoju, bet attiecīgos gadījumos, teiksim, es to izmantoju cilvēkiem, kuriem autistisks spektra traucējumi, kuriem fiziski smadzenes mazāk ražo melatonīnu. Vai, teiksim, melatonīns varētu būt indicēts sievietēm, kurām ir menopauze, vai vispār jebkuram cilvēkam pēc 55 gadu vecuma, bet tur arī noteiktas lietošanas kārtības ir un melatonīni ļoti, ļoti dažādi. Bet, teiksim, maziem bērniem bieži vien redz, ka raksta melatonīnu vai, man ir stress, iedzeršu melatonīnu. Tā tas nestrādā. Melatonīns nav pretstresa medikaments. Tas ir hormons, un es tieši saku, iedomājieties, ka jūs pēdat tādu labu maltīti, piemēram, Ziemassvētkos, vai jūs sāksiet špricēt insulīnu? Netaču. Viss ir ar mēru, un medikamenti ļoti, ļoti, ļoti labi palīdz, bet viņus jāmāk pareizi arī lietot. Iepriekš jūs raidījumā minējāt tādu interesantu vārdu savienojumu miega parāds. Vai mēs varam kādu laiku mazāk tās stundas naktī vai vispār diennaktī un tad atdot sev to miega parādu? Es tad vienmēr saku, vai mēs varam salpoties uz priekšu. Mēs nevaram salpoties uz priekšu, un tas ir tas pats arī ar miega parādu. Nav noslēpums, ka lielākā daļa sabiedrības, un es arī bieži vien tai piedaru, lai gan es ļoti, ļoti strādāju pie miega, bet ir periodi, ka man nesanāk gulēt pietiekami daudz nedēļas laikā. Es esmu tieši tāds pats cilvēks kā citi, bet es pie tā strādāju. Un nedēļas laikā mēs guļam pa maz, nedēļas nogalēs guļam vairāk. Un tas tāda pati vilkšu saistības ar, teiksim, ēšanu. Iedomājieties, ka nedēļas laikā jūs ēdat tikai kaut kādus dažus salātu lapus, dažus burkānus, varbūt kaut kādu, kaut kādu papriku vai tomātu apēdat un praktiski neko tādu, kas dotu labu saturu un labu pašsajūtu. Jūs nenomirsiet no tā, bet tā sajūta būs tāda nepārāk patīkama, vai ne? Un tad nedēļas nogalē piešķaut kā māgu ar friškām un karbonādu ar majonēzes restīti un koliņu vai eliņšu, kas tam līdzīgs. Un tā badošanās nedēļas laikā plus pārēšanās nedēļas nogalē dod ļoti sliktu sajūtu, un tieši tas pats ir ar miegu. Pētījumi pierāda, ka šāda veida fluktuācijas, ja badošanās un pēc tam pārēšanās miega ziņā daudz vairāk var novest pie veselības sekām, tādiem traucējumiem, it sevišķi, piemēram, kaut kāda cukura diabēta attīstības, nekā ilgstošs miega trūkums. Piemēram, ballīte. Mēs esam visi ballīte viss ir ok. Ja vien tā tad visam jābūt savā robežās. Neviens grāvis nav labs. Ballītes, svētki, izprieces ir mums nepieciešams dzīvē. Tas ir pilnīgi normāli un to vajag darīt. Tikai, jābūt ļoti apzinīgam par sevi tādā ziņā, ka jāmēģina tad ikdiena padarīt par tādu pēc iespējas labāku. Tas pats, kas uzturs, piemēram, tie cilvēki, kuri ēd veselīgi, vai tad tā, ka viņi nekad mūžā neapēdīs kaut kādus, kaut kādā festivālā vai koncertā kaut kādu burgeru un friškas, noteikti apēdīs. Un tas nav nekas slikts. Galvenais, ka mēs savu ikdienu cenšamies pietuvināt pēc iespējas tādam labākam variantam. Tas teiciens, ka vienu negulētu nakti 7 nevar atgulēt, taisnība, kā jūs teicat? Atkarīgs no cilvēka. Ļoti, ļoti atkarīgs no cilvēka. Un, man liekas, tas tīri bieži parādās arī tiem cilvēkiem, kuriem ir hroniskas slimības, piemēram, jebkādas ķermeniskās hroniskās slimības vai, teiksim, depresija, trauksme, viņiem ar to varētu būt grūtāk. Cilvēkiem, kuriem nav citu veselības problēmu, varbūt tas nav tik traki. Jā, bet, teiksim, ir tā viena negulētā nakts, nākamā diena ir norakstīta, bet... Kā kuram? Ir tādi, arī atkarīgs no vecuma, pieņemsim, es līdz kaut kādiem 30 gadiem, kad es vēl biju rezidentūrā un jaunais ārsts, es varēju vispār negulēt. Bet tagad gan es ļoti, ļoti jūtu. Tas ir atkarīgs tiešām no veselības stāvokļa, no dzimuma, no vecuma, no daudziem dažādiem faktoriem. Bet tiešām varētu būt tāds cilvēks, kurš visu mūžu var negulēt un tad... Es runāju nesen arī ar vienu vīrieti, kurš teica, man pietiek 6 stundām, vai man jāiet meklēt palīdzību. Es saku, klausies, tad, kad tev ir brīvdienas, vai tu arī mosties pēc 6 stundām? Viņš saka, jā, es mostos pats no sevis dabīgi pēc 6 stundām, es jūtos labi. Es saku, brīnišķīgi, tad tev ar to pietiek. Jāstāsta ļoti arī individualizēt uz sevi.
Jūs esat Latvijas miega medicīnas biedrības vadītāja. Kas tā ir par biedrību? Mums sarunai virzoties uz noslēgumu, gribēju painteresēties. Šī ir biedrība, kas apvieno dažādus ārstus un arī veselības aprūpes speciālistus, kas strādā ar miega problēmām, veselīgiem miega paradumiem. Un arī viens no biedrības tādiem uzdevumiem ir izglītot sabiedrību, gan arī veselības aprūpes speciālistus. Un tas ir viens no maniem mīļākajiem uzdevumiem. Mums ir mājaslapa www.miegs.eu, kur klausītāji noteikti var paskatīties, palasīt par dažādām miega problēmām un atrast arī kontaktus, pie kādiem ārstiem vērsties gadījumā, ja ir kaut kādas problēmas. Jo Latvijā ir diezgan daudz dažādu klīniku, kas nodarbojas ar miega problēmu risināšanu. Nav tā, ka būtu tikai viena. Tātad www.miegs.eu atradīsiet daudz informācijas. Mēs rīkojam arī dažādus sociālos sabiedrības pasākumus, teiksim, miega dienas. Vasarā bija arī mentālās veselības festivāls Ogla, kur bija milzīgi miega telts uz 2 dienām, kur praktiski nepārtraukti nāca cilvēki un runājās par miegu. Tā kā viss, kas saistīts ar miegu. Diemžēl raidījumam atvēlētais laiks strauji jau ir pietuvojies beigām. Šajā brīdī teikšu lielu paldies mūsu šīs dienas viešņai. Studijā bija miega speciāliste Marta Celmiņa, arī Agnese Vasermane. Domāju, ka viens varēja pasmelties kādu domu. Vērts paturēt prātā, ka nekad nav par vēlu sākt vai turpināt rūpēties par sevi un savu veselību, lai dzīvotu iespējami veselīgi un laimīgi. Paldies! Tiekamies pēc nedēļas. Viss par emocijām, attiecībām un mentālo veselību. Ēterā Noturības kodols.